principā ir iespējams viss tas, ko vēlas abi partneri. Un pieredze ir bijusi senos laikos, kad bija karagājienu, kurus vīrietis bija ilgstoši prom, jūras ceļojumi, jūrnieka darbs, tas viss ir bijis, un arī ģimeni ir iespējams saglabāt. Kādā veidā to var darīt, tad tā ir šobrīd arī tehnoloģijas ļauj erotizēt attiecības no attāluma, ir pieejams Skype un internets un bildes un video signāls, un to visu arī var lietot intīmo attiecību kopšanai. Tas ir viens virziens. Otrs, ka ir pietiekami bieži ceļojumi vienam pie otra, arī bērniem braukšana pie tēta vai mammas, kur viņš strādā ārzemēs. Un, protams, tā ir arī pašapmierināšanās, kultūras izkopšana abās pusēs, un par to daloties, par sajūtām, par jūtām. Un, protams, ir jautājums, ka ir atrunāts, kas notiek, ja kādam ir vajadzība pēc kāda otra cilvēka tajā vai citā krastā, ka tas ir atrunāts šie spēles noteikumi, kad ir skaidrs, ko mēs darām, ko nedarām, vai tas ir kaut kas šausmīgs, vai mums ir tas pieņemams, nav pieņemams. Kad cilvēki atklāti runā par savām jūtām, sajūtām, ilgām, bailēm, šausmām. To, ka cilvēki nekontaktē, ka viņi nerunā viens ar otru, nestāsta par savām ilgām, ka viņi nestāsta par savām izjūtām, ka viņi atsvešinās, ka viņi sāk lietot alkoholu, narkotikas vai tur spēlēt spēles kādas. Tas ir tas, kas ir riska momenti. Ja cilvēki mīl viens otru, viņi atrod formas, kā komunicēties viens ar otru. Tā skatā tās var būt arī vēstules tiešā veidā, ar papīra formātā, kuras ir emocionāls un kuras nes ļoti daudz līdz personiskā. Protams, jo tas iznākt laukā, teiksim, tikai šis otra cilvēka cēlais ceļojums, darbs ārzemēs, izceļ laukā to, kas ir tur jau bijis paslēpts. Tā kā, ja kādas problēmas rodās, tad viņas ir bijušas jau paslēptas iepriekš, un tas tikai pātrina šo risinājumu. Kā pārvarēt šķiršanos? Vai arī sievietes piedzīvo pusmūža krīzi? Cik gados bērnam sākt mācīt angļu valodu? Kā sadzīvot ar kašķīgu kolēģi un kā iekonomēt naudu? Jautā, un mēs palīdzēsim rast atbildes. Raksti dzīvesstils@diena.lv, uzdod sev interesējošo jautājumu, un tev atbildēs Latvijas labākie speciālisti. Dienas video padome tiek veidot sadarbībā ar vecāku portālu Mamām un Tētiem LV.